Labdien! Nu, Labvakar. Jā, labdien, labrīt, labvakar skatītājiem. Pie mums ir pievienojusies Nelli, Latvijas izlases kapteinis. Kā jums tur iet Budapeštā? Iet labi. Pirmkārt, sāksim ar to, ka mūsējie veiksmīgi atbrauca. Viss ir bez aizķeršanās, tas ir ļoti svarīga ceļa daļa, kad ir viss noteikti tā kā ieplānots. Tas ir vakar notika, jā, mūsu komandas ieradās. Viss ir labi, esam pierģistrējušies. Šeit, šeit jau mēs dodamies uz pirmo kārtu, ko tur rāda tās bildes. Jā, tātad ir transfers lielajiem autobusiem. Visi jau smuki formiņā saģērbušies, dodamies uz pirmo kārtu. Arī rezervistus šodien ņēmām līdzi, tā teikt, lai pilnīgi 100% abas izlases ir līdzi. Tātad iet labi. Pirmajā kārtā, kā vienmēr, sanāk ir objektīvi vājāki pretinieki, bet, mūsējie pilnā nopietnībā devās uz cīņu, jo katrs punkts ir jāizcīna. Tātad mūsu vīriešu izlase uzvarēja visus 4, un tur mazliet bija tā kā uz sacensībām, kurš ātrāk beigs, ja? Tā kā piešmiegs savu pretinieku, un Artūrs bija pirmais, tad tālāk bija Nikita, un tad ar pusminūtes starpību bija Toms. Jā, tad Normons bija. Kur jūs šeit esat? Kas tas tāds ir? Tātad mēs esam pie Boka sporta halles. Tās ir galvenā sporta halle, kurā notiek 45. pasaules šaha olimpiāda lielā spēļu zālē. Spēlējam abas, gan vīriešu, gan sieviešu visas komandas. Ap 200 federācijām tiek pārstāvēts, ja? Visi spēlē vienā zālē, ja? Piedod. Jā, visi spēlē vienā zālē. Tad mēs vēl, tas ir tuvākais, cik mēs varam, tālāk ir jānodod jau telefoni. Šeit abi divi kapteiņi, jā, es skaitos vīriešu komandas kapteiņi, Zigurds ir sieviešu komandas, un jā, tad mēs nododam visas ierīces. Starp citu, jā, bija viens tāds, šeit mums ir suvenīri sagatavoti mūsu pretiniekiem, bet citu komandu kapteiņiem. Ko jūs devāt viņiem, ja nav noslēpums? Mums Lijā iedeva mazliet suvenīrus, tur ir skaistas kartiņas no Latvijas, un tā kā tur ir pūra šokolāde, un mazliet tie sukādes, tos žāvētie auglīši tādi. Un tad es vēl piepirku klāt tādas šokolādes, tā lai ir vēl zefīri, protams, kā tu bez tiem, ja. Lūk, tā, protams, šeit mēs varam redzēt, tas ir vakar pirms uz atklāšanas ceremoniju satiku Danu, tad mēs tur safočējāmies. Bija ļoti it kā īsa, stunda 20 solītā arī bija, bet man personīgi ļoti patika. Bija svinīgi, bija muzikāli skaisti, skaidri. Parādīja video, kā tā olimpiskā lāpa sāka ceļot no Indijas un cauri visiem kontinentiem, un tas noslēgums bija šeit Budapeštā, Ungārijā. Bija Dvarkoviču uzruna, prezidenta Fides, jā, bet bija himnas, Ungārijas himna Fide, un visā visumā bija ļoti, ļoti kodolīgi. Kā teikt, nebija necik garlaicīgi, un viss beidzās. Ko savukārt nevar teikt par tehnisko sapulci, kas sekoja pēc atklāšanas. Bija vēl 2 stundas vai pat 2,5 tehniskā sapulce, kas ir paredzēta visiem kapteiņiem. Un jā, tā bija mazliet garlaicīga, jo viņi atkārtojās. Es jau biju online, es biju visu izlasējusi, bet kārtībai jābūt. Pašu to ierašanos, cik tālu jūs, piemēram, dzīvojat no spēļu zāles? Sastrēguma stundā ir jābrauc 40 minūtes laikam ar autobusu. Tā vakar uz ceremoniju mūs veda tik ilgi. Labā laikā 15-20 minūtes jābrauc, ja nav sastrēgums. Ar kājām var stundā aiziet. Piemēram, Toms Kantāns jau šodien gribēja iet, bet šodien oficiālā fotografēšanās un tā, tad šodien mēs vēl visi kopā un tad jau rīt kā katrs. Starp citu, mums ir arī metro. Blakus ir metro, un tur ļoti tuvu arī no halles ir metro, kur mums jākāpj, tā kā mēs varam visādi darīt. Bet ir oficiālie transferi, autobus no mūsu viesnīcas uz sporta halli. Jā. Kā tajā viesnīcā, kur jūs dzīvojat, tur tikai šahisti vai ir arī mirstīgie cilvēki? Tur tā lieta, ka ir arī parastie.
Ir arī parastie, viņi pat īpašu uzmanību, kā es ierados vienu dienu ātrāk, un es domāju, laicīgi tur tikšu pie tā numuriņa, viņi tur, nē, gaidat, jums tur tikos un tikos, nu, kā visiem, nekādas īpašas privilēģijas nav. Jā, jā. Viesnīca ir laba, numuriņi ir tādi pašauri, piemēram, man ir vienvietīgais, ir ok, bet ja divatā, tad tur ir tā ļoti draudzīgi jādzīvo. Un drēbes arī tikai tās, kuras nākamajā dienā tu vilksi, tikai tām ir skapī vieta, vairāk nē. Nu, jā. Rīt mēs pastīsimies par rezultātiem, bet ko tagad dara, piemēram, Latvijas šaha izlase, jo to kā kapteinis dušain jāzinot, kur tieši Ilmārs tagad sēž un ko Artūrs datorā skatās, vai tu vari mums pastāstīt? Nē, datorā, visi aizgāja ēst. Visi aizgāja ēst? Jā, uzņemt atpakaļ kalorijas. Iztērēt. Vai kāds jau, ko jūs varbūt pārunājāt, vai bija, attiecībā tieši par olimpiādu, varbūt pirms, kārtas sākuma? Nezinu, kāds varbūt noskaņojums vai mērķi kādu? Zin kā, mēs šoreiz īstenībā sākām ar tām tehniskajām detaļām, jo, zin kā, ja tu 2 stundas noklausies sapulci, tev noteikti viss jāpasaka, bet tā īsti un kodolīgi. Nekādas lielās izmaiņas nav, bet tā tad ir 90 minūtes uz partiju. 30 sekundes par gājienu klāt, tas ir 90 minūtes uz 40 gājieniem. Pēc 40. gājiena ir pusstunda līdz spēles beigām. Interesantais ir tas, ka šeit tās 30 minūtes dabū tikai tad klāt, kad tev nokrīt pirmo reizi tas laiks. Ja? Tur tā nepatīkamā sadaļa, ka tev ir jāļauj tam karodziņam nokrist, ja? Un tad tu tikai dabūsi klāt tās jaunās minūtes. Bet, vēl šodien, man liekas, nevienam tik tālu nebija. Vismaz vīriešu komandai, kurai es sekoju līdz, nē. Un, interesants ir, es tev rītā būs ar visu video, un tas, šogad spēļu zālē galdi ir no kartona. Izprintēti galdi ir tāds jaunums, un, jā. Un attiecīgi līdz ar to jaunums ir tas, ka tu nedrīkst neko nēdam, ne dzeram turēt uz galda, ne glāzi, neko, tā, lai galdiņš teikt neizjuk. Un Zigmunds Lanka lika nodot jaunāko joku par to, ka ir kartona galdiņi. Viņš grib redzēt, kad Spānijas izlases pārstāvs Aleksejs Šīros spēlēs. Viņš grib redzēt, ka būs uguns uz galdiņa. Jā, pareizi. Purciem stiprākais šahists pasaules. Vēl otrs joks. Man tas tiesnesis stingrā valodā saka, tātad, lai man nebūtu nekāds acu kontakts ar tiem komandas dalībniekiem. Un lai nekāda čiterstva nebūtu. Un es viņam saku, es visu zinu, jo es apmeklēju tehnisko sapulci un tā, un es domāju, jā, interesanti, ko es varētu 5 lielmērstariem pateikt priekšā. Jā. Bet es jā. Vai ir kaut kādas, ko tu, teiksim, novērtētu šodien par tādām labām lietām, parunāsim vēlāk, tur tā pakritizēsim Ungārus, bet šodien, kas tev patika, teiksim, kādi apstākļi varbūt ir, vai tie kartona galdi, kas tev patīk šobrīd, vai pamanīji? Man īstenībā patīk tie kartona galdi, jo ir tāds gaumīgs tas iekārtojums spēles, jo viss ir smuks sadrukāts, un tad arī, tā, ka, teiksim, tā ir pasaules šaha olimpiāda un seko līdz jaunākam tam eko visam, un ka var pārstrādāt pēc tam, kad netiek lieki iepirkti galdi un tā tālāk. Jā, šeit var redzēt. Viņi izskatās īstenībā ļoti, ļoti skaisti izskatās, ļoti stabili. Ļoti rūpīgi pieiet pie tās godīgas spēles principā. Ļoti, ļoti stingri, tāpēc arī vakar tā sapulce bija tik gara. Skaisti redzi, tur labajā malā visi tie karogi tiek izkarināti. Tas viss un, jā. Gaisma un gaiss. Gaisma un gaiss. Gaisma un gaiss ir ok. Es teiktu, ka šodien bija mazliet pa siltu tai zālē, bet tas varbūt pirmā diena, kamēr vēl viss aizies. Un mazliet aizķērās sākums, bet tas tur, jā, jo nokavējās kāds autobus. Bet, mēs bijām laicīgi, mums visi bez stresa. Labi, tad uzmetam aci varbūt bišķiņa tabulai. Partijas sākums 3 pēc vietējā laika. Tas ir standartā, tas ir vienmēr olimpiādēs. Latvijā tas ir cikos? 4, jums ir 4. 4. Ok, tad parādīsim arī skatītājiem. Tā, 1 sekundi.
Tātad vadošās komandas pēc reitinga ASV, Indija, Ķīna, Uzbekistāna, Nīderlanda, Norvēģija, Vācija, Anglija, Ungārija, Irāna. Kā tev liekas, kas vinnēs? Vīriešiem. Zini, kā Amerikā īstenībā ir ļoti spēcīga, ļoti spēcīga komanda. Gan jau kā Amerika vai Indija. Gan jau, jā, kaut kas no top 8, 10 mierīgi var vinnēt, vispār bez pārsteiguma. Izstāsta vispār, ka tur līdz 11 var bez pārsteiguma vinnēt. Varbūt atkal Uzbeki izšaus. Jā, par to padomāju, bet kaut kā liekas, ka tomēr Amerika. Cik var veikties, jā? Spēcīga komanda, jā. Un pa Latvijas izlasi. Mēs esam vīriešu izlasi, mums 41. tavā apgādībā esošā jau ir partija vinnēta. Visi ir vinnējuši pa vienai partijai. Pareizi, mēs Kamerūnu vinnējām 4-0. Jā, taisnība. Dod Dievs futbolā tādu rezultātu pret Kamerūnu. Tā, ko tu vari pateikt par izlasi? Cik ļoti tev viņi visi patīk pastāst? Viņi ļoti motivēti, tāda apņēmīga. Katrs, nav tā, ka apmēram ir Āfrikas valsts pretī un tad uzreiz kaut kā atslāps. Nē, katrs punkts ir svarīgs, katra uzvara ir svarīga. Tur nekādi joki. Un arī ne, es saku, tās partijas, man bija interesanti skatīties, viņi arī tādā labā tempā spēlē. Vienā brīdī tur, piemēram, Neikšāns sēž pirmais galdiņš, tas man ir vistuvāk, es varu redzēt, ļoti interesanti pamācoši tu skaties, un tad pretinieks aizdomājās, jo tur jau bija ļoti slikti uz 40 minūtēm. Tad man nācās iet pa zāli pastaigāties, lai var kaut ko citu apskatīties. Labi. Jā. Pāris vārdi par sieviešu izlasi. Mums sieviešu izlasi 36. bišķiņa augstāk. Tur treneris, kapteinis, mums treneris ir Zigords Lanka. Arī treneris, jā? jā, treneris arī pareiz, viņš ir, jā, visos, jā. Meitenēm arī ļoti labi gāja. Ļoti ātri gan Ils, gan Linda tika pie torņas vairāk, jā. Un tur pretinieks, tā teikt, gribēja izbaudīt turnīra atmosfēru un gribēja paturpināt spēli paildzināt, bet, tas ilgi neizdevās tāpat. Tu teiktu, ka meitenes vinnēja pārliecinošāk, jā? Vienmēr sakot, šobrīd ir sanāk tā, ka tas reitinga atšķirība ir diezgan liela, gan vienai, gan otrai komandai. Jā, mūsējie bija pārāki, un tas arī izpaudās gan spēlē, un jā. Jā, tur. Šodien uzvarēsim, par to vispār nebija šaubu. Bet, protams, kā jau saku, katrs punkts ir jāizcīna. Tur nav tā, ka ierauga no Latvijas uzreiz kāds tev padodās, ja? Šodien viss bija pārāk skaisti. Jo šodien Latvija vīrieši izlasa 4-0 uzvar Kamerūnu un sievietes 4-0 uzvar Bermudu, jā? Bermudu salas, jā. Un es, starp citu, vīriešu Kamerūnas pārstāvi visi apgāza karali, tā kā Queen's Gambitā. Tas man tā likās. Mēs esam 5 katrā komandā, un tad viens var palikt brīvsolī. Jā, šodien mums piektie, tā kā Ilmārs Sārstīts palika brīvs, un Renāta Vidruskam arī varbūt būs izmaiņa. Ko dara tas šahists, kurš paliek brīvs? Redz, šodien viņiem piespiedu obligātā kārtā mēs braucām, vajadzēja kopīgas bildes sataisīt, visi formās, un tad viņi, starp citu, mēs visi reizē atbraucām. Viņi izķemmē visus tos suvenīru veikaliņus un izpētīja, kas tur uz vietas ir, un tad noteikti kādā citā dienā jau viņi varēs iepazīt Budapeštu skaisto. Starp citu, ļoti skaistā. Kā ir turnīra zālē? Var dabūt kaut ko paēst, padzerties? Es vienmēr par to satraucos. Vai toalets ir normāli? Toalets ir ļoti daudz, un viņas visu laiku tiek uzkoptas, ir normāli. Padzerties tu vari dabūt ūdeni, kafiju, tēju. Es neredzēju, es nepamanīju, varbūt bija, bet šahistiem ļoti svarīgo kolu, fantu vari dabūt, un ir 3 veidi šokolādītes, tā kā batoniņš, tāds tā kā proteīna batoniņš vai kā šokolādīt, tad ir kaut kāds, auzu, tāds ābolīši. Ir, jā, uzkost var, bet, pie galdiņa es nevaru, tev jāpaiet maliņā, jāpēd. Tas ir forši, jā, ūdentiņš ir, kafija ir, un jā. Vecais triks ar to, ka nevar iznest pildspēles, nevar ienest pildspēles. Un
Izrādās jaunums. Toms Kantants nāca iekšā ar saules brillēm, viņi aizsūtīja atpakaļ, lika nodot saules brilles. Jā, jā. Tā kā saules brilles izrādās arī nevar ienest. Mazums kaut kas iebūvē. Kā ir arī, tu minēji suvenīri, bet ir droši vien pilsētas, vai ir arī šahistiskie kaut kādi un olimpiādas suvenīri? Jā, mēs esam tikuši visi, tā teikt, tā kā welcome suvenīrs. Mēs dabūjām, tad, kad saņēmām tās dalībniekus, tās kartiņas mums uzdāvināja. Es nezinu, es tev parādīšu, vai tu redzēsi? Rubiks kubiks. Rubiks kubiks, un tur ir tā kā, piemēram, olimpiādas logo, tad ir kāda figūriņa, un viņu tu var sabīdīt, jā. Vienalga, krāsas jau ir tāpatās, ja tu pa krāsām. Tāds ir iedots katram šahistam. Tas ir pirmais. Un tad ir vesels suvenīrs. Gan jau, ka būs vēl suvenīri olimpiādēs, vienmēr ir. Jo Rubiks kubiks, laikam, kā arī Ungārs viņu izgudroja, pareizi tas Džeks. Jā, un arī atklāja, bija epizode ar Rubiku kubiku iesaistīšanu, tātad tiek atvērts liels Rubiks kubiks, kuram no vidiņa izņēma vēl divus, tā kā kubikus, un vienu izvēlējās viena māsa, Polgare attaisa melnā krāsa pirmam galdiņam. Otrā pusē bija otra māsa, bet vienalga izvēlējās arī melno krāsu. Tāda bija tā izloze. Bija skaisti īstenībā tā atklāšana. Man patika. Jo vienkāršāk man patīk, jā. Vienkārši svinīgi un jā. Tātad, ko vēl? Starp citu, es gribēju pateikt, ka mēs esam no Latvijas, vēl ir Toms Kalniņš. Kalniņš taisa selfijas. Viņš tiesā 6. sektorā, tas netālu, kur mums meitenes šodien spēlēja. Bet, attiecīgi, ja viņam sanāks, ka Latvijas komanda spēlē, viņš nevarēs tiesāt to maču, tad viņi nomaina, situ. Tas ir katrā olimpiādē. Tās visas zvaigznes, ko tu skaties visu gadu, visos strīmos, viņas pēkšņi ir izkāpuši ārā no YouTube. Jā, šodien tev tur aiziet tas Araņjans garā, tad tur Džobava pienāk ar Neikšānu, tur sasveicinās, un tu tur stāvi tāda forša sajūta. Jā. Super. Pirmajā dienā, es domāju, mēs tev tur nemocīsim. Tad Latvijas izlase ar Nelli un Zigurdu priekšgalā ir ieradušies Budapeštā. Un tad mēs ar jums tad informēsim katru dienu Nelli. Mēs taisīsim pārskats. Pēc Bermuda partija noteikti, ka nē, lai nav nekā lieta. Un par Bermuda partiju arī ne, tur dalībnieki jau satraucās, lai nav liekas nekas. Jā. Jo ir lietas, kas paliek Budapeštā. Jā, tad mēs centīsimies parādīt bildes un kaut kādas arī video no tā, kā iet mūsu izlasēm Ungārijā. Un tad no nākamās reizes arī paskatīsimies kaut kādas šāka pozīcijas. Paldies, tad Nellijai, tiekamies rītdien. Labi, atā, čau.